Sveiks, mans mīļais skatītāji! Vai no rīta ielūkojoties spogulī, tu sev uzsmaidi un mīli sevi no visas sirds? Ja jā, tad zini, ka tas tev visvairāk ir vajadzīgs. Šodien es tevi aicināšu pie sevis uz mājām, uz savām otrajām mājām, uz salonu. Un es tikšos ar 3 iedvesmojošām sievietēm – gudrām, talantīgām un fēnām. Šodien savu skaistumu stāstu es sākšu ar Alēnu Butkēviču. Cilvēks, kurš ar savām zināšanām ir panācis ļoti daudz. Sveika, Alēna! Paldies un sveiki! Viena no lietām, kas mums kā sievietēm ļoti interesē, un arī vīriešiem, vesela un spodra āda. Vesela? Vesela? Jā. Tieši tā. Saka, lūdzu, kā tu rūpējies par sevi? Kāda ir tava ikdiena? Pirmkārt, jāsaka, ka man ir savi gadi, kas ir 60, un tuliņās būs. Un man laikam jārāda tā bilde, kas man bija, kad man bija 55. Jo savādāk nesapratīs, kāpēc es sāku nodarboties tieši ar ādas lietām, tad, kad man ir... Amerikā ir biotehnoloģiskā kompānija, kur mēs nodarbojamies ar vairāk baktērijām, ar vīrusiem un tā tālāk. Un kāpēc es pārgāju mazliet uz ādu? Tāpēc, ka es ļoti novecoju, man aizgāja vīrs ar vēzi un bija daudz citas dzīves problēmas, kas saskrēja visas vienā laikā, un es reāli sabruku. Kāda ir tava ikdienas rutīna? Mana rutīna ir 4 gadi mani produkti. Ikdienas rutīna, kā tu kopi savu ādu? Es pavisam vienkārši. No rīta, es mazgājos dušā, ja? Pēc dušas es lietoju toneri uz sejas, uz kakla un uz rokām. Jo te ir tikai dabiski produkti, jo es neliktu savu ķīmiju un es neiesaku nevienam, jo vienmēr ir blakus parādības. Dabiski produkti. 100% reģistrēti Eiropā kā zaļā. Fantastiski. Jā, jo mēs ķīmiju, es esmu pret. Jā, tātad pirmais ir toners. Toners, saprotat, bija jāliek kāds vārds, bet viņš ir tik multifunkcionāls. Viņš izmazgā, viņš aizver pores, viņš ir pretiekaisuma, viņam ir momentāls liftings un ādas gaišinošs. Es taisīju tā, lai man ir 1, 2, 3, esmu gatava jau iet. Ja? Pēc tam, pēc tonera, mēs zinām, ka āda atjaunojās pēc 28 dienām. Kas mums jādara? Katra šūniņa, jebkur organismā, ir principā tāds mazs bērniņš. Ja? Un mazam bērniņam vajag ko? Mazam bērniņam vajag telpu, kur viņš augtu, tā kā mātes vēderā. Ja viņš būs nospiests, nebūs labi. Un viņam vajag, viņš nevar būt toksīnos. Un kas nospiež un kas ir toksisks, tā ir limfa. Jo vairāk limfas, jo mazāk vietas ir šūnai, un kas nevar tikt klāt? Nevar tikt klāt 2 galvenās vielas. Skābeklis un barības vielas. Ja mēs tagad pārtrauksim elpot, nebūs labi. Tātad ar mazām molekulām, kas var tikt caur ādai, kad nav vajadzīgs ādai, tas nav vajadzīgs visas terapijas, kas traucē ādas struktūru. Ja? Mēs atradām veidu, kas ir Japānas nanotehnoloģija, kas ir mazās molekulas, un tas ir sērumā iekšā. Tāpēc mēs viņus uzliekam ar kotonpēdu, un to es uzlieku, lai manas nākamās šūnas jau atkal ir veselas. Nu, es pateikšu, 60 gados var paraustīt savu vaigu. Diezgan elastīgs, ja? Un es nekad mūžam neesmu neko sev iedūrus vai kaut kas ir darīts. Un trešais, ko es uzlieku virsū, ir krems. Arī pašas radīts. Kremam ir 2 iedarbības. Kā uz iekšu ar mazām molekulām, tā uz ādu, lai aizsargātu ādu no ārējiem faktoriem. Protams, tur ir hialuronu skābe un vitamīna C un visam, kam ir jābūt ārējai kārtai. Marita, man jau šķiet, ka izskatīties tik žilbinoši ir grēks, un grēks vienmēr ir ļoti garšīgs. Saki, lūdzu, kā tas ir izskatīties tik labi? Mīļā Binnī, pirmām kārtām prieks tevi redzēt klātienē un iepazīties ar tevi. Un es uzskatu, ka
galvenais, kas mums ir jādara, katru dienu jāparūpējas par sevi. Tu esi iepazinusies ar Alēnas veidotajiem šederiem. Saka, lūdzu, kāds bija tavs pirmais iespējas? Es vispirms gribētu pateikt, ka Alēnu es pazīstu 40 gadus. Tu nevajadzētu teikt. Jā, un mums bija tāds konekta iepazīšanās, ieraudzījām vienu otru, man liekas, un iemīlējām. Tad, kad es uzzināju 4 gadus atpakaļ, kad top viņas jaunie produkti, ka mūsu zinātniece rāda kaut kā jaunus produktus ādas kopšanai, es, protams, zināju, ka es arī būšu viena no pirmajām, kura tos izmēģinās. Un tad Alēna uzaicināja pie sevis uz privātu praksi, lai klātienē jau izmēģinātu šos produktus. Un, ziniet, man ir viens vārds, tikai viens vārds, vai liftings var būt redzams 15 minūtēs. Un es saku, ka jā. Tad šajā pirmajā iepazīšanās reizē es pamanīju, viņa man uztaisīja vienu pusīti, un es pamanīju, 15 minūtēs tāds efekts. Man ļoti patīk jaunais radītais produkts, un es arī viņu šobrīd lietoju. Un es arī redzu tās problēmas, kas mani uztrauc, piemēram, šie mazie noslīdējumi un sejas kontūra. Ir pagājis pavisam īsts laiks, un es redzu to rezultātu. Mēs šodien veiksim eksperimentu. Jā. Un raudzīsim, vai tevis izstrādātā formula strādā, vai strādā uzreiz, vai tur ir jābūt kādam laikam jāpaiet. Tātad mēs runāsim šodien par Guntu, ārkārtīgi skaistu sievieti, kurai mēs uzņēmāmies tā kā latviski runājot challenge vai izaicinājumu produktam, tāpēc, ka to, ko es redzu problēmu, tātad ir sarkanums. Ja, ir ļoti dziļas sporas, ir diezgan, es varētu teikt, drīkst taukainas seja, ir rētaudi no iepriekšējām bijušām kādas pumpas vai aknes, ja, ir pietūpuši plakstiņi, ja, un ir tātad porains, iekaisis un nav gluda āda. Un mēs izmantosim absolūti jūsu produktus, un mēs taisīsim tikai vienu pusi sejas, jo mēs gribam redzēt, kā viņš tieši strādās. Sāksim mēs ar absolūti jūsu toneri. Sāksim viņu klāt, mēs liekam tikai pusceju, ja, turat galviņas, ja, tā. Un mēs velkam tā kā 3 pirkstiem un novelkam tā kā limfa drenāžu uzreiz. Ja. Var redzēt, kad sakarā to, ka šim tonerim ir ļoti spēcīgi attīroša un pretiekaisuma terapija, aiztaisīt pēc cīnstiem, ja. Mēs velkam pāri, bet mēs tajā pašā laikā mazliet šmaucamies, mēs taisam sejas limfodrenāžu. Redziet, ko es jau varu dabūt ārā. Ja, noteikti izējam cauri pašām problemātiskajām vietām, un mēs ejam uz sāniem pa limfodrenāžas ceļiem. Noteikti ejam visās krunciņās, ja, un tā es atkārtoju vēlreiz, mēs taisam visu seju, mēs nonākam līdz ausī, un tad ejam un nobraucam visu kaklu, respektīvi mēs novelkam visu limfu uz leju. Kā jūs jūtaties, Gunta? Kāda ir sajūta? Tāda tā kā velkoša, nedaudz tā kā... Tā kā sausinoša? Nē, patīkami. Tas, ko es redzu, un cik mums ir pagājušas 2 minūtes, ja, es redzu, ka šis svaigs, ja, pirmām kārtām ir daudz mazākas poras, un viņš pats, neteiksim, sašķuts, viņš ir samazinājies izmērā pret šo vaigu. Tagad mēs iesim tālāk ar sērumu. Visa tā darbība notiek zem ādas praktiski. Zem ādas, jo zem ādas notiek reģenerācija, jo organisms jau reģenerē un ārstē mūs, ja? Šeit liekas tāda tā kā nomocība tā sejas tāda, un šeit liekas tāds vieglums. Un tad pēdējo, ko mēs uzliksim, ir krēms, kas šogad saņēma 1. balvu pasaulē.
Tātad atkal mēs redzam pilnīgi praktiski gluda āda, ir pacēlies plakstiņš, ir samazinājušās, redziet, te krunciņas ir praktiski visas pazudušas, ja, tātad ir tāds immediate liftings, ir samazinājusies tātad šis viss paugurs ir aizgājis, atkal jaunība atgriezusies, ja, šī daļa, nesmēdiet, lūdzu, jā, šis vilnis, jā, mums arī praktiski samazinājies, izlīdzinājusies līnija, jā, nav iekaisums vairs ap lūpu kaktiņiem un sejas forma. Es pat nezinu, ko lai teikt. Wow! Nu, pirmām kārtām šī te līnija, viņa nav tik izteikta kā šī. Un šajā vietā var redzēt, kādas man ir paplašinātas poras šeit un cik mazākas viņas ir šeit. Un ceja acīm, man liekas, tāda nostiepta. Jā. Man liekas, ka man kāds ir šitā te viņa to seju tā pavilcis uz atpakaļu. 20 minūtes ir pagājušas, lūdzu, meitenes, jums rezultāts.